Sveiki, es esmu Gatis Maliks, un šodien mēs noskaidrosim, kur ir palikušas 3/4 Liepājas vēlētāju. Ko jūs darīsiet 7. jūnijā? Svinēšu savu dzimšanas dienu. Vai jau esat izdomājis, kādas aktivitātes būs tajā dzimšanas dienā? Es varu vienu ieteikt. Nu? Pašvaldību vēlēšanas. À. Ja 28% liepājnieku izlemt, ka turpmāk karbonātus vairs nedrīkstēs ēst, jūs ēst tikai salātus vai iet uz pašvaldību vēlēšanām? Es iešu uz vēlēšanām. 7. jūnijā ir? Jā. Tad būsiet tur? Būšu. Ēdīsim salātus. Ēdīsiet salātus? Tik ļoti jums vienalga. Mēs esam tie, kas iet vēlēt. Vienkārši šajā reizē sakrīt tā, ka nebūsim uz vietas. Man liekas, ka nedēļa iepriekš jau var sākt vēlēt. Var, jā? Jā. To es gan nezināju, tad noteikti Pamēģināsiet? izmantosim. Jā. Jā. Gan jau, ka cilvēkiem liekas, ka ko jau tur es, ka viņu balss varbūt neko neietekmē, citi arī pietiekami neinteresējās. Pieaugušie mēdz būt tīri stūrgalvīgi, un ja viņi negribēs, diez vai viņi to sāks darīt. Iepriekšējās vēlēšanās balsoja katrs 4. liepājnieks, 28% nobalsoja. Re, kur ir operators, re, kur draugs, jūs, es viens pats izlēmu, ko jums trijiem būs darīt. Nu, tā jāiet, ir, ka jāiet. Nu, lai jums jauka dzimšanas diena, un Paldies. tad pēc iecirkņā kūka un kafija. Ja? Noteikti.